Un mums ir bijusi tā priekštiesība apceļot pasauli to share on different topics. Un līdzdalīt dažādas tēmas. When it comes to physical health, mental health, spiritual health. Kad iet runa par fizisko, mentālo vai garīgo veselību. And we're happy to be able to spend some time with you in Latvia. Un mēs priecājamies pavadīt kādu laiku ar jums šeit Latvijā arī. We're also teaching at some schools, so Gustavs has actually been my student. Un mēs arī mācām dažādās skolās, un man ir bijusi tā priekštiesība būt viņas studentam. We have an international school in Norway. Mums ir internacionāla skola Norvēģijā. Where we focus on both spiritual, mental and spiritual health. Kur mēs fokusējamies uz fizisku, mentālu un garīgo veselību. And it's a very interesting concept, and I love this holistic approach. Un tas ir ļoti interesants koncepts, pieeja, un man patīk šis vispusīgais skatījums uz šīm lietām. Today we're going to share with you two recipes. Šodien mēs jums līdzdalīsim divas receptes. One savory and one sweet. Viena būs sāļā recepte, un otrā būs saldais. And the products that we're going to use for these recipes will be only plant-based products. Produkti, kurus mēs lietosim, būs augu valsts balstīti produkti. Which means that they contain no cholesterol whatsoever. Tas nozīmē, ka tie nesatur holesterīnu vispār nemaz. Because it is only in animal products that we find cholesterol, dietary cholesterol. Jo tikai dzīvnieku valsts produktos mēs atrodam holesterīnu. So if some of you, as you've been going through the different stands, have found out that you have a high cholesterol level, un ja daži no jums ejot cauri šīm stacijām, esat noskaidrojuši, ka jums ir paaugstināts holesterīna līmenis, it might be very beneficial for you to use more of these plant products. Varētu būt ļoti labi priekš jums lietot vairāk šos augu valsts produktus. And what I always recommend is the closer to nature, the better. Un es vienmēr rekomendēju, jo tuvāk dabai, jo labāk. The more unrefined, the better. Jo mazāk pārstrādāti šie produkti, jo labāk. And so today we're going to use whole products from the nature. Un šodien mēs lietosim produktus, kas nāk no dabas. The first one that we're going to present is a vegetable soup. And maybe I will stand on this side. Mēs sāksim prezentāciju jums parādot kā dārzeņu krēmzupu. Yes, the cream vegetable soup. And I've seen that in Latvia you're quite good at gardening. Un es esmu ievērojis, ka Latvijā jūs esat ļoti labi ar dārzkopību. It's really nice to see us. We have been traveling a bit. It's a small vegetable garden here and a small vegetable garden there. Ir ļoti jauki redzēt, ka ceļojot mēs redzam, ka ir mazdārziņš šeit un mazdārziņš tur, pie mājas. I love gardening myself. Arī man pašai patīk darboties dārzā. Because you can follow the food all the way from the earth to the table. Jo jūs tādā veidā spējat izsekot šim ēdienam no zemes, kur tas aug, līdz pat galdam. And there is nothing more fun than sitting at the lunch table and say, this was growing in the earth half an hour ago. This 15 minutes ago. Un nav nekā aizraujošāk kā teikt, šis produkts auga zemē pusstundu atpakaļ, un šis pirms 15 minūtēm vēl auga zemē. You know it is fresh. You know it is nutritious. Jūs zināt, ka tas ir svaigs, jūs zināt, ka tas ir barības vielām bagāts. And so for the vegetable soup, the first ingredient is the zucchini. Un šai dārzeņu zupai pirmā sastāvdaļa ir cukīni. You know the zucchini, yeah? Jūs pazīstat to, vai ne? I've seen it growing here. Es pat esmu redzējis, ka tas aug šeit. How many of you have a vegetable garden? Cik daudziem no jums ir dārziņi? Good, very good. So we're going to use half a kilo, 500 grams of zucchini. Mēs lietosim puskilogramu cukīni. And you know how to chop it and everything. I don't need to show you that. Jūs You're good zināt, cooks, I know. kā to sagriezt, jūs zināt, kā nomizot, kā sagriezt, man jums tas nav jārāda. But you know, vegetables, they are very nutritious. And zucchini Bet jūs zināt, dārzeņi ir ļoti pilni barības vielām. Contains a lot of very important minerals. Un cukīni satur ļoti nozīmīgus minerālus. For example, the manganese. Piemēram, mangānu. Which is it's very important in the body to protect the cells. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgs ķermenī, lai aizsargātu šūnas. Because it works as an antioxidant that is protecting against the free radicals. Un tas darbojās kā antioksidants pret brīviem radikāļiem. And in that way it is preventing diseases. Un šādā veidā tas pasargā mūs no slimībām. Then we also have magnesium, which the zucchini has a rich amount of.
tad cukīni ir arī magnēzijas, kas ir lielā daudzumā tur. And magnesium is important to relax the blood vessels. Un šis magnēzijas ir ļoti nozīmīgs, viņš atslābina asinsvadus. So if you have found out that you have a high blood pressure, Ja jūs esat noskaidrojuši, ka jums ir augsts, ja paaugstināts asinsspiediena līmenis, it's an advantage to get a lot of magnesium because it is relaxing the blood vessels. tā ir priekšrocība saņemt šo magnēziju, jo tas atslābina asinsvadus. And you know, when the blood vessels are more flexible, more relaxed, then it's also more easy for the heart to pump the blood through the blood vessels. Un ziniet, kad asinsvadi ir atslābināti, sirdī daudz vieglāk izpumpēt asins caur asinsvadiem. And this is beneficial, of course, when we want to prevent heart disease and stroke. Un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs vēlamies tik pasargāt no sirdsriekas, piemēram. And you know that coronary heart disease, it is the #1 killer in the world. Un ziniet, kad sirds un asinsvadu slimības ir visaugstākais mirstības līmenis tieši no šīm saslimšanām. Zucchini also contains folate, Cukīni satur arī fosforu, folic acid. un fosfora No, folic acid is a B vitamin. Tad šī fosfora skābe, tas ir B vitamīns. And folic acid has the ability to decrease the amount of homocysteine in our bodies. Decrease homocysteine in our bodies. It's a substance. Okay. Un tad šī folijas skābe, viņai ir īpašība, ka viņa samazina homocystīnu, tā ir kā viela, saturu asinīs. When we have high amounts of homocysteine in our bodies, Kad mums ir daudz homocystīnu mūsu ķermeņos, we have an increased risk of heart and blood vessel disease. risks saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām palielinās. So we want to decrease these levels. Tādēļ mēs vēlamies tos turēt zemu, samazināt. And folic acid, which the zucchini contains good amounts of, helps to decrease these levels. Un folijas skābe, kas ir lielā daudzumā cukīnī, palīdz šos līmeņus padarīt zemākus, samazināt. Okay, so 500 grams of zucchini Tātad 500 gramu cukīnī and then 200 grams of potato. un 200 gramu kartupeļu. A very classic food that I think you also use a lot of. We use a lot of potatoes in Norway. Ļoti klasisks ēdiens, ko es ticu jūs lietojat daudz. Arī mēs Norvēģijā ļoti daudz ēdam kartupeļus. It's like the staple food. Tas ir kā pamatēdiens. And it is an advantage because the potato actually contains all the 8 essential amino acids. Un tā ir priekšrocība visnotaļ, jo kartupeļi satur visus svarīgākos aminoskābes. And the amino acids, they are like the building blocks of protein. Un šīs aminoskābes ir tā kā būvējamais materiāls proteīnam. And protein is needed for building and repair in our bodies. Un proteīns ir vajadzīgs, lai veidotu un atjaunot šūnas mūsu ķermeņos, Building muscles. būvējot muskuļus. So potatoes, they have a good protein. Tātad kartupeļos ir labs proteīns. They are actually also a good source of vitamin C, Tāpat laikā kartupeļi satur arī C vitamīnu, which is a powerful antioxidant. kas ir spēcīgs antioksidants. Usually we think of oranges and lemon and so forth when we think about vitamin C. Bieži vien, kad mēs dzirdam par C vitamīnu, mums prātā nāk apelsīni vai kas cits. But because potato is such a staple food that we're using so much of it, actually it's a good source of vitamin C as well. Bet tā iemesla dēļ, ka mēs lietojam kartupeļus tik daudz, ka tas ir mūsu pamatēdiens, tas ir labs avots, no kā saņemt C vitamīnu. So 200 grams of potatoes. Tātad 200 gramu kartupeļu, And then we have the carrots. un tad nāk burkāni. We're going to use 150 grams of carrots in the soup. Mēs šajā zupā lietosim 150 gramus burkānu. And do you know what carrot is good for? Vai jūs zināt, kas ir tas labais burkānos? Kāpēc viņi ir labi? If I do like this, what does it look like? Ja es šādi pārlaužu burkānu, kā tas izskatās? Like yes, eyeball? exactly. Jā, Very tieši tā, good. ļoti labi. You saw it. Jūs Are you an ieraudzījāt. artist or something? Vai esat mākslinieci? Able to imagine things? Jūs protat iztēloties lietas? You saw that it was like an eyeball? Jūs redzējāt, ka tas bija kā atsābols. Yeah. And you know, it contains a lot of beta carotene. Un, ziniet, tas satur daudz beta-karotīnu, That is a pro-A vitamin. kas ir pro-A vitamīns. And beta carotene is very important for our eyesight. Un beta-karotīns ir ļoti nozīmīgs mūsu redzēji. And especially for night vision. Īpaši nakts redzēji. And beta carotene is also important to prevent cancer. Tāpat laikā beta-karotīns arī nozīmīgs tieši aizsardzībai pret vēzi. Several studies have shown the connection between a diet that is rich in beta carotene and decreased risk
or cancer. Un ir vairāk studijas pētījumi, kas pierāda, kad uzturā tiek uzņemts šis beta-karotīns un samazinās risks saslimt ar vēzi. So 150 grams of the carrots. Tad 150 grami burkānu. Then we're going to use 1 onion. Mēs lietosim vienu sīpolu. Now this one is a red one. You Šis can ir use whatever sarkans. color you want. Jūs varat lietot kādas krāsas Bet sīpols jūs vēlaties. The onion family, they are also very rich in antioxidants. Un arī sīpoli ir ļoti bagāti, ja pat visa šī sīpoļu ģimene ir bagāta ar antioksidantiem. We have the garlic here as well. Mums šeit ir arī ķiplogi. It smells a bit, that's true, Tiesa, tas mazliet smaržo, but it's very healthy for you. bet tas ir ļoti veselīgs jums. And we want to add 3 cloves of garlic as well. Un mēs to the vēlamies soup. pievienot zupai arī 3 ķiplogdaiviņas. Not only is the garlic a powerful antioxidant protecting from diseases, Un ķiplogs nav tikai spēcīgs antioksidants, kas mūs pasargā no saslimšanas, but garlic can also be used as a medicine against high blood pressure. bet šīs ķiplogs tiek lietots arī aizsardzībai pret, what do you say again? High blood pressure. Pret augstu asinsspiedienu. So if you're struggling, if you've been, testing out, and you see that you're struggling with high blood pressure, use more garlic. Un ja jūs šajos mērījumos šeit esat noskaidrojuši, ka jums ir paaugstināts asinsspiediens, tad lietojiet vairāk ķiploku. So these are the vegetables that we're going to use in the soup. Un šie dārzeņi, ko mēs lietosim zupā. And then it is a cream soup, so we Un- need to add some milk and cream. Tad šī ir krēma zupa, tad mums jāpievieno kāds piens un krēms. But instead of using the normal cow's milk and the cow's cream, Bet tā vietā, lai lietotu ierasto govs pienu un govs krējumu, we are using the soy rice milk. mēs lietosim sojas rīsu pienu. And we are using the coconut cream. Un mēs lietosim kokos pienu. Now, why do we do that? Kāpēc mēs to darām? As I introduced with, we're using only plant products today. Kā es jau jums sākumā teicu, mēs šodien lietojam tikai augu valsts balstītus produktus. No cholesterol whatsoever in plant products. Un augos nav nemaz holesterīna. Keeps your heart safe. Tas uztur jūsu sirdi drošu. But it's not only about the heart. Bet neiet runa tikai par sirdi. Another disease that comes close to the number 1 killer, which is heart blood vessel disease, is cancer. Vēl viena slimība, kas šajās statistikās bieži vien ir nākamā, kas izraisa nāvi, bieži vien ir vēzis. Recently, Dr. Colin Campbell came out with a book that was called The China Study. Pavisam nesen ārsts Kolins Campbells nāca klajā ar grāmatu, kur saucās Ķīnas pētījums. It's claimed to be the most extensive study on nutrition ever committed. Profesionāli Conducted. Viņi apgalvo, ka šis pētījums, ko šis ārsts veica, ir visplašākais pētījums, kāds ir veikts cilvēks vēsturē par uzturu. And he has been, together with some of the most prestigious universities, he has been doing a lot of studies and produced more than 8,000 statistics. Un viņš kopā ar visprestižākajām slimnīcām un klīnikām un pētījumu centriem ir veikuši vairāk kā 800? 8000 pētījumus un statistikas par šo tēmu. And they all point in the same direction. Un visi šie pētījumi stāst vienu un to pašu. In relationship to cancer, Saistībā ar vēzi, Colin Campbell draws the conclusion Kolins Campbells nāk pie slēdziena, that a whole foods, plant-based diet is the very best to prevent cancer. ka pēc iespējas mazāk pārstrādāt augu valstī balstīts uzturs ir vislabākais, lai samazinātu vēža risku. And as he was working with his testing animals in the laboratory, Un, kad viņš darbojās ar šiem testa dzīvniekiem laboratorijās, he actually said, I could turn cancer on and off in my testing animals. viņš patiesībā apgalvoja, ka es varu ieslēgt un izslēgt vēzi šajos dzīvniekos. And that was by the type of protein that he was feeding and the amount of protein that he was feeding the rats and the mice. Un tas bija atkarīgs no tā, ar kādu proteīnu viņš viņus baroja un ar šo proteīnu daudzumu. And when he used plant protein, Kad viņš lietoja augvalsts proteīnu, none of the testing animals developed cancer. neviens no šiem testa dzīvniekiem neattīstīja vēža šūnas. So this is something that is quite revolutionary. Šī ir tiešām revolucionāra lieta. Now, in addition to the vegetables and the milk and the cream, Vēl papildus dārzeņiem,
pienam un krēmam. We want to give some taste to the soup, and we're going to use 1 to 2 tablespoons of the vegetable bouillon. Un mēs vēlamies piešķirt garšu šai zupai, un mēs lietosim 1 līdz 2 ēdamkarotes dārzeņu buljonu. And if you want to have it even more creamy, you can use either a nut cream or a soy cream. Un, ja jūs vēlaties to padarīt vēl krēmīgāk, jūs varat lietot sojas krēmu vai arī riekstu krēmu. And this is maybe new to you, but nuts is actually amazing to substitute milk and cream and cheese. Varbūt, ka tas jums ir kaut kas jauns, bet rieksts patiesībā ir apbrīnojami efektīvi lietojams, lai aizstātu pienu, sieru un krēmu. After I switched to a total plant-based diet myself, I made a cooking book and experimented with different recipes. Kad es pārgāju uz šo diētu, es izveidoju pavāru grāmatu un eksperimentēju dažādos veidos. And actually nuts and seeds is a wonderful base to make cheeses, milks and creams. Un patiesībā rieksts un sēklas ir brīnišķīgs resurs, lai veidot un mēs paši taisītu krēmus, sierus un pienus. You need a good mixer though. Bet jums ir vajadzīgs labs because it needs blenders. to be very nicely blended, but it's amazing results. Jo tam ir ļoti smalki jātiek sablenderētam, bet rezultāti ir tiešām apbrīnojami. Good. So this is the vegetable soup, and afterwards we can add some toppings, some herbs on top and some breadcrumbs. Un tad šī ir šī zupa, un pēc tam mēs tai varam pievienot arī grauzdiņus un kādus zaļumus. And you will get to taste the soup afterwards. Un pēc tam jūs varēsiet nogaršot šo zupu. But first we're going to the next recipe. Bet tagad mēs dodāmies pie nākamās receptes. Which is something for the sweet tooth. Kas ir kārajiem zobiņiem? Because some of us, we do have a sweet tooth and want to have a little bit sweet after a meal. Jo dažiem mums tiešām patīk pabeigt maltīt ar ko saldu. And today we're going to present to you a healthy blueberry cookie. Un šodien mēs jums prezentēsim veselīgu melleņu cepumu. And the special thing with the recipe that we're going to present today Un kas ir īpaši šo recepti, ko mēs šodien jums parādīsim? we're going to use no refined products. Mēs nelietosim nekādus pārstrādātus produktus. Usually in baked goods, you use the fine flour and the fine sugar. Bieži vien, kad mēs ko cepam, mēs lietojam baltos miltus vai balto cukuru. And there's very little nutritional value left in the finished product. Un šajā galproduktā ir ļoti, ļoti maz vērtības palicis pēc šīs pārstrādes apstrādes. Today we're going to use whole grain products. Šodien mēs lietosim pilngraudu produktus. And what is the benefit of that? Un kāds ir iegūms no tā? Well, we get a lot of fiber, Mēs saņemam daudz šķidrvielas, which is important for the digestion. kas ir ļoti nozīmīgi krēmošanai. It counteracts constipation. Tas palīdz pret vēdera aizsprostojumu. But fiber is actually also important to prevent heart and blood vessel diseases. Bet patiesībā šīs šķidrvielas spēlē nozīmīgu lomu, lai pasargātu mūs no sirds un asinsvadu saslimšanām. Because the fiber binds the cholesterol and draws it out of the body. Jo šīs šķidrvielas, viņas tad piesaista holesterīnu un izved to no ķermeņa. And fiber is also important in order to prevent against cancer. Un šīs šķidrvielas patiesībā ir nozīmīgas, lai pasargātu mūs arī no vēža. It binds also harmful substances and helps to remove it from the body. Jo tāpat kā ar holesterīnu, tas piesaista šīs toksiskās vielas un izved tās no mūsu ķermeņa. And the first grain that we're going to use is quinoa. Un pirmais graudaugs, ko mēs lietosim, ir kvinoja. How many of you have heard about quinoa? Cik daudz no jums ir dzirdējuši par kvinoju? It is an ancient grain. I just see a few hands. Es redzu tikai dažas rokas, un šis ir sens graudaugs. It's an ancient grain that is dating back 3,000–4,000 years. Tā ir sens graudaugs, kurš ir atrasts vai kurš ir audzēts vairāk kā 3–4 tūkstoši gadus atpakaļ. The Incas was using it. Indiāņi to lietoja. They use it for their athletes, that they should be fit and strong. Viņu atlēti to lietoja, lai viņi būtu labā formā un spēcīgi. And it's referred to as a superfood. Un to bieži vien uz kvinoju sauc arī par superēdienu. The quinoa grains, they contain all the essential amino acids. Un kvinoja satur visus nepieciešamos aminoskābes A high quality protein. un augstas kvalitātes proteīnu. And it has almost twice as much fiber as many other grains. Un tā ir gandrīz vai
divreiz vairāk šķiedrvielas kā citiem graudaugiem. Some of you that are struggling with diabetes, Varbūt kāds no jums šeit cīnās ar diabētu. fiber is very important in order to prevent and also in regulating diabetes. Un šīs šķiedrvielas ir ļoti nozīmīgas, lai aizsargātu mūs un arī regulētu diabētu. Because it causes a steady blood sugar level. Jo šīs šķiedrvielas nodrošina vienmērīgu cukuru līmeni asinīs. And quinoa is very rich in fiber. Kvinojā ir ļoti daudz šķiedrvielas. It is also rich in iron. Tāpat laikā kvinojā ir daudz dzels. And you know that if you have a lack of iron, you are tired Un and you jūs have a zināt- lack of energy. Un jūs zināt, ka jums pietrūkst organismā dzels, jums pietrūkst enerģijas, jūs noguruši. Because iron binds the oxygen and brings it to every part of the body, and oxygen is needed for us to be fresh and alert. Jo dzels ir tas, kas piesaista skābekli un to nogādā visā ķermenī. Un tas mums ir vajadzīgs, lai mēs justos labi un atpūtušies un atspirguši. And then we're going to use a grain that is a bit more known, I think. Un tad mēs lietosim kādu graudaugu, kas, es domāju, ir jums pazīstamāks. Oats. Tās ir auzas. You know that. Jūs pazīstat auzas? And I was amazed because you have Norwegian oats. Un es biju pārsteigts, jo jums ir norvēģu auzas. Havregryn, that's how we say it in Norway. Šis ir virsraksts havregryn, tas ir norvēģiski. Ecological oats. Ekologiska havregryn. This is a Norwegian product. Tas ir norvēģu produkts un tas ir ekoloģisks. So now I feel at home. Šobrīd es jūtos kā mājās. But oats, they are also very, very good grains, nutritious grain. Un auzas ir ļoti, ļoti labas, uzturvielām bagāts graudaugs. And it has actually been included in several studies with, for example, decreasing cholesterol. Un auzas tika izmantotas vairākās studijās tieši saistībā ar holesterīnu samazināšanu. And then we have buckwheat. Tad mums ir griķi. Buckwheat, you know that one? Jūs zināt griķus, This vai is buckwheat flour. ne? Šie ir griķu milti. Buckwheat is also a very nutritious grain. Arī griķu milti ir ļoti uzturvērtībā bagāti. If you have found out that you had a high BMA and you want to lose some weight, Ja jūs atradāt, ka jums ir augsts tauku procents un jūs vēlaties nomest svaru, buckwheat is good griķi ir ļoti labi, because it is a low calorie food, jo tajos ir maz kaloriju, but it's high in protein and high in fiber. tāpat laikā tajos ir daudz šķiedrvielu un daudz proteīnu. So it's also good for those that have diabetes, Tie griķi ir labi priekš tiem, kam ir diabēts, to lower the blood pressure, lai samazinātu asinsspiedienu and to prevent against cardiovascular disease. un lai pasargātu pēc kardiovaskulārām saslimšanām. And actually, it has also been tested out in studies in relation to breast cancer. Un tāpat laikā tas ir atrasts arī studijās, ir pētīts tieši saistībā ar krūtsvēzi. And that is due to a fiber that is called lignan that actually can help to reduce the risk of or breast cancer. Un ir kāds šķiedrvielas, ko sauc par lignonīnu, un tas ir atrasts, ka viņam ir ietekme, ka viņš palīdz tieši saistībā ar krūtsvēzi. So in a recipe, we'll use 1 cup of quinoa, Tātad šajā receptē mēs lietosim 1 glāzi kvinoju, 1 cup of oats, 1 glāzi auzas, half a cup of buckwheat, pusglāzi griķus and half a cup of potato flour, un pusglāzi kartupeļu cietes. which contains starch. It will be the binding element. Tas būs tas, kas sasaistīs šo visu kopā. Then half a cup of coconut flakes Tad arī kokosriekstu pārslas and half a cup of almonds. un arī pusglāzi mandeles. And using nuts instead as a fat source in the cookies Un ziniet, ka mēs izmantojam riekstus kā tauku avotu šajās also very šajās beneficial. cepumos. Tas ir ļoti vērtīgs, because usually we use butter in the cookies. jo bieži Butter has a lot of saturated fats. bet sviestā ir daudz piesācinātās augstskābes. And it is raising the cholesterol and it is paving the way for heart and blood vessel disease. Un tas paaugstina holesterīna līmeni un sagatavo ceļu sirds un asinsvadu slimībām. So rather using more nuts and seeds because they are rich in polyunsaturated fats. Bet tā vietā lietojiet vairāk riekstus un sēklas, jo tajos ir nepiesātinātās augstskābes. And then, as the tasting elements, we'll use a little bit of vanilla sugar, Un tad priekš Vanilla? garšas mēs lietosim nedaudz vanīļas cukuru,
You can use a little bit of cinnamon if you would like, Ja jūs vēlaties, jūs varat pievienot arī kanēli and a little bit of sea salt. un mazliet jūras sāli. And that is all the dry ingredients. Un šīs ir viss sausās sastāvdaļas. And then for the wet ingredients that you will add to the dry mix, Un tad slapjās sastāvdaļas we will be using oats milk. mēs lietosim auzu pienu. So you have a lot of different varieties. We had the rice and the soy there. You can also get the oats milk. Mēs redzam lielas variācijas iespējas. Mums šeit ir kokos piens un rīsu piens un sojas piens, un tur ir auzu piens. And nuts and seeds, they can also be used as a base for milk, as I said. Un tāpat laikā, kā jau es minēju iepriekš, arī sēklas un rieksts var tikt izmantot piena pagatavošanai. So we will use 1 cup of the oat milk Tad mēs lietosim 1 glāzi auzu pienu and mix it together with a mashed banana. un samaisīsim to kopā ar saspiestu banānu. And you know the banana is called a happy fruit. Un, ziniet, banānu sauc par laimīgu augli. It contains a lot of B6. Tas satur Vitamīnu. daudz B6 vitamīnu. And B6 vitamin is needed in order for serotonin Un B6 vitamīns ir nepieciešams tieši saistībā ar serotonīnu, to be produced, which is needed for having a good mood. un serotonīns ir atbildīgs, lai mēs labi justos, lai mums būtu labs garstāvoklis. So it's actually a whole physiologically you can explain that the banana is a happy fruit. Un tādā veidā jūs patiesībā varat fizioloģiski izskaidrot, ka banāns tiešām ir priecīgais auglis. Turn it the right way, not that way, this way. Pagriežiet to pareizā virzienā uz augšu. So 1 banana. Tad ir 1 banāns, And then dates, a few dates, like 4 dates. un tad dažas dateles, kādas 4. Dates are very sweet. It's a natural sweetener. Dateles ir dabisks saldes, tas ir dabīgais saldinātājs, And we are using no sugar in this recipe. un šajā receptē mēs neizmantosim cukuru. The bananas, fresh fruit, sweet. Banāni, kas ir svaigi, ir saldi. Dates, dried fruit, sweet. Arī dateles, kas ir žāvēts, arī dabīgais saldinātājs. And the fibers are with the fruit sugars. Un šajā gadījumā šķiedrvielas ir kopā ar cukuru. And then our body can handle it much better than Ar with the šo refined dabīgo sugar. cukuru, un mūsu ķermeņi spēj ar to daudz labāk tikt galā. So when we mash together with the potatoes and the dates and the oat milk, Un tad mēs saliekam kopā, samaisam banānus, dateles un šo auzu pienu, and add it to the dry un ingredients, pievienojam sausajām sastāvdaļām. then we have the cookie dough. Tāda mums ir izveidots šis pamats, jeb šo cepumu mīkla. And then we can place a blueberry on top. Un tad mēs augšā uzliekam šo meleni. And berries in general, very valuable, nutritious food. Un ogas kopumā ir ļoti uzturvērtībā bagāts ēdiens. Lots of antioxidants. Ļoti daudz antioksidantu tajās. So then we have come to the very practical part of the program Un šobrīd mēs esam nonākuši pie ļoti praktiskas programmas daļas, where all of you can participate. kur visi jūs varat piedalīties. And that is the tasting part. Un tā ir nogaršošanas daļa. So you will have the opportunity to taste the products that have been made. Jums būs iespēja nogaršot to, kas ir pagatavots. And we also have the recipes for you that you can take it back home and test it out for yourself. Šeit ir arī recepts, kurus jūs varat paņemt līdzi un izmēģināt mājās. These 2 recipes and some additional plant-based recipes. Tad uz šīm lapām ir šīs 2 receptes un vēl citas receptes, kuras arī jūs varat And izmēģināt. then Bible will explain to us how we are going to do the tasting experiment. Un Baiba mums tūlīt paskaidros, kā mēs veiksim šo nogaršošanas eksperimentu. Yeah.